Iepriekšējās interviju sērijās jūs redzējāt, kā mums gāja dzīvojot ar bezlimitu un dzīvojot arī ar 0 eiro. Kā arī jūs uzzināt mūsu pašus trakākos pieredzījumus. Vai mēs nožēlojam jebkuru no saviem lielajiem pirkumiem? Jā. Nē. Tad mēs dzīvojam bezlimitu dienu, kas ir īstenībā mūsu realitāte. Vai mēs kaut ko mainītu? Nē. Tas ir mūsu komforts, es teiktu. Tas liek mums justies labi, apmierina mūsu vēlmes un vajadzības. Mēs neesam depresīvas. Nu tā robežās, ja mēs Vai mēs darītu kaut ko citādāk 0 eiro dienā? Es jau no rīta gribēju uztaisīt savu pusdienas, bet es neierēķināju laikā, jo tas nav nekad nekas, ko es daru. Nē, tā bija depresija. Negribu vispār piedzīvot dzīvē vairāk tādu dienu nekad. Protams, mēs ar Sinču iepriekš savos studiju gados esam piedzīvojuši tādas dienas, kad mums ir jādomā, cik un kur mēs tērējam. Tu savu nedēļas naudu pirmajā dienā nospiedzi. Mēs tiecamies uz saviem mērķiem. Varbūt ir laiks noskaidrot, kā tad ir realitāte. Kas ir tavs dārgākais pirkums līdz šim? 2500. Par savu īri? 130. Ja es dzīvoju dienu ar 0 eiro, vai jums sanāktu izdzīvot? Definitely, yeah. Hey, uz ko tev visvairāk aiziet mēneša laikā naudiņa? Piesako Inkredit, lai nepalaistu garām nākošo epizodi, kur mēs saņemsim atbildes uz katru mūsu jautājumu.